Jo tāpēc mēs arī konferencē mums vienmēr ir aizskatuve, kur mums ir galds, kur lektori var sanākt, un tad mums arī ir viesi, kas arī ir nozares profesionāļi, un tad ir tāds, arī savu veidu tusiņš, un tas arī veido tādu, varbūt ne gluži tīklošanu, ko mēs īsti negribam, bet vairāk tādu, Kur tā konference? Turībā. Turībā būs, jā. Un tad mēs esam ierobežojuši to zāli 400 cilvēku, lai ir mazā zāle, ir tāda bišķi maīga sajūta, nav ne pa daudz, ne pa maz. Un tad mēs arī vairāk mēs neejam uz to, ka mēs tur būsim līderē, ja kur tur būs 1500 cilvēku, bet tiem, kam interesē, tiem, kam patīk. Ok, tad vienmēr jautājums par grāmatu. Tas daudz grāmatu autors, bet šoreiz mēs runājam tieši attiecību kontekstā, romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi. Jā. Par ko bija tā grāmata un kāpēc šāds salikums, kāda tad ir sakars romantiskajai mīlestībai? Es domāju, ka daudz cilvēki ir jutuši, kad romantiskā mīlestība tā ir tāda spēcīga bioloģiska tieksme mūsos. Un, ja tā nepiepildās, vai nepiepildās tā, kā cilvēks to vēlētos, tad var iesākties psihiskie traucējumi. Kaut vai jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, ja viņš taisa pašnāvību, tad pirmo jautājumu var uzdot, piemēram, puisim vai atstāja meitene. Un meitene, kur atstāja, viņš varēja varbūt pazīt knapi 6 mēnešus, pieņemsim. Un tas ir tāds ļoti biežs šai grupā šīs pašnāvības iemesls. Tāpēc mēs varam pievienot klāt depresijas, kas arī bieži sākas no neveiksmīgām romantiskajām attiecībām. Tā kā, un klāt līdz ar to visādi citi, piemēram, greizsirdības, cik daudz visādu, konfliktu, kautiņu un pat slepkavību rodas dēļ greizsirdības. Tā ir riktīgi tāda būtiska vajadzība apmēram, kāpēc, sociālā statusa varas un kaut kā arī tāda mums cilvēkiem. Un Zigmunds Freids, viņš domāja, ka tā cilvēkam pamatā bioloģiskā tieksme ir tikai seksualitāte, jeb libido, kā viņš to nosauc. Romantiskā mīlestība tā ir vairāk tāda sociālais spiediens, teiksim tā, kā to savu libido jāierobežo uz vienu partneri. Bet tieši tāpatās arī, piemēram, feministes uzskatīja, ka romantiskā mīlestība ir tāds vīriešu izdomājums, lai sievietes turētu verdzībā. Bet mūsdienu pētījumi norāda, ka romantiskā mīlestība tomēr tā ir atsevišķa bioloģiska dziņa, jo seksualitāte var būt vērsta, varbūt uz jebkuru pārstāvi. Es pat neteikšu pretējā dzimumu, kā zināms, savu dzimumu pārstāvi var būt, un varbūt ne tikai dzimumu vairošanas vecumā, bet arī ārpus dzimumu vairošanas un pat uz citiem objektiem. Bet romantiskā mīlestība tas ir viņas bioloģiskā loma ir uz, tādu veselāko, ģenētiski, fiziski veselāko partneri un arī savā ziņā gudrāko, skaistāko, atbildīgāko, tādu, ar kuru dzīvot kopā. Un to apliecina arī tas, ka ne jau cilvēki ir izdojuši tādu monogāmiju, jo viņi ir arī dzīvnieku pasaulē, un dzīvnieku pasaulē viņas ir pat spēcīgākas, ka partneri maina tikai tad, kad iepriekšējais partneris nomirst. Īstenībā mūsu šī ziņa ir vājāka nekā daudziem dzīvniekiem. Un tā vēl pētījumi šobrīd atrod, ka ir pat tādi 2 veidi tai mūsu tādai monogāmiskai tendencei. Viena ir īstermiņa. Zināt, kā Beigbederam ir tāds darbs mīla ilgs tik 3 gadus, apmēram 3-4 gadus, un otra ir tā ir kaislīgā,
Un tad, kad ir tās visas rozā brilles, un otra ir ilgtermiņā, kas var būt mūža garumā, var nebūt mūža garumā, bet tur iesaistās pavisam citas hormonālās sistēmas. Ja tā īstermiņa būs dopamīns un noradrenalīns, tas ir tauriņa vēderā, tad tā ilgtermiņa būs tāda ar tādām empātiskām, siltām emocijām, kas ir oksitocīns un vazopresīns, un tas ir tāds pats arī dzīvniekiem. Ja? Piemēram, ja peļu sugai, kas nav monogāma, iešpricē, piemēram, tēviņam vazopresīnu, viņš sāk izvēlēties tikai vienu mātīti. Ja? Savukārt ir peļu suga, kas ir ļoti monogāma, un ja tai nobloķē oksitocīnu vai vazopresīnu receptorus, tad atkal viņš pārstāj būt skatīties tikai uz vienu mātīti. Ja? Tā ir tāda diezgan tā bioloģija, ja? Visās kultūrās bija arī tāda vairāk poligīnija, ja? Kas var būt atsevišķiem tēviņiem, kas ir tādi varenākie, tipa alfa, respektīvi laulība var būt ar vairākām sievietēm. Ja? Bet tā pārējie tomēr ir ar tādu tendenci veidot tādas kaut vai garākas vai mazāk garas šīs attiecības. Līdz tāda saucās seriālā monogāmija, ja, tas tāds termins. Seriāls. Jā. Tātad pēc kāda laika pāriet rozā brilles, un tad ir jautājums, vai aktivējas šī ilgtermiņā un paliek tādas siltas emocijas, vai tā ilgtermiņa sistēma neaktivējās, un tad pāris sāk strīdēties, kādu brīdi viņi vēl dzīvo kopā bērnu dēļ, kā viņi paši sakot, ja mums nebūtu bērnu, tad mēs arī pašķirtos. Ja? Un tad, kad bērni drusku paaugās, tad apmēram šķiršanās tātad no pirmās laulības, ja, vai tādu pirmo nopietno romantisko attiecību, tas periods apmēram 70 gadi, un tad ir tas lielākais šķiršanās process. Kaut kā tā. Protams, tur nāk klāt visi šie sociālie, kulturālie faktori. Jā, piemēram, kristietība pateica, ka drīkst būt tikai ar vienu partneri. Nevis tā kā islamā ar, varbūt līdz 4. Jā. Un tam jābūt, ja Dievs nolēms, ka iesvēt uz visu mūžu, tad tam jābūt uz visu mūžu, ja? Un šķirties ir, aizliegts. Tie ir kulturālie faktori, ja? Un šie kulturālie faktori, kur ir reliģiskie klāt, tur vienās kultūrās šķiršanās ir pieļaujama, citās, piemēram, nav pieļaujama. Tātad vienās kultūrās tikai vīrietis var ierosināt šķiršanos, sieviete nē. Citās kultūrās sieviete arī var ierosināt šķiršanos. Ja? Un turpat izstrādā kritērijus, kad drīkst, tur, piemēram, sieviete drīkst, piemēram, speciāli kritērijā, ka vai tur partneris ir neusticīgs, vai viņam ir seksuāls problēmas kā impotence, vai viņš nav spējīgs uz bērniem. Piemēram, lūk, ja šie kritēriji piepildās, tad drīkst pateikt, kad šķiramies. Un plus visādi tagad tie modernie uzskati, kas nāk klāt, kādām jābūt tur tām, kādai jābūt īstai mīlestībai. Ja? Jo no bioloģiskā viedokļa nav tāda termina īsta mīlestība. Ja? Kulturālie faktori ir tur īstai mīlestībai, kāda jābūt. Kaut vai, piemēram, uzticība jānāk klāt, jo principā dzīvnieku pasaulē, tur, kur ir monogāmija, tas nenozīmē, ka partneris obligāti būs uzticīgs. Viņi arī ir, tā sakot, paralēlie sakari,
pa kreisi, jā. Ja otrs partneris to noķer, jā, tur, piemēram, kā putniem ir, tad tur notiek visāda gāģināšanās un knābāšanās, jā, nu, tā kā arī mūsu dzīvē, jā, tā kā, nu, no tāda viedokļa dišas atšķirības nav. Starp mums un putniem. Jā. Bet tad sanāk, kad ir tā pārēja, tad ir mums šis rozā brīļu periods, un tad sanāk no mūsu, no kā ir atkarīgs, vai mēs tā kā pārējām tajās ilgtermiņa attiecībās, vai arī mēs tā kā klusiņām sākam gaidīt. Latvijā tie ir vidēji 13 gadi, pēc kuriem tā laulība tiek šķirta. Kas ir tas, nu, kas man ir jāmāk? Kā es varu pāriet tagad uz tām tālākām attiecībām? Jā, nu, teiksim, tā teorija būtu tāda, ja, ka katram dzīves laikā no mums izveidojās tas romantisko attiecību partnera ideāls. Ja. No parastās seksualitātes kaut vai nošķir tas, ka veidojās heteroseksualitāte vai homoseksualitāte vai vēl tur kaut kādi varianti. Un tad pēc tam, pieņemsim, tagad paliekam pie heteroseksualitātes, ja, tad atkal veidojās kaut kādas vēlamās īpašības. Ja. Piemēram, visi zina, ka kaut kāda nozīme ir sejai. Jā. Piemēram, jābūt skaistai sejai, lai iemīlētos, jā, kas, protams, arī ir tīri bioloģiski, jo tas ir pilnīgi iracionāli, kādā veidā jums laulības attiecībās, vai mīlestībā palīdzēs skaista seja. Vai seksā gal galā. Jā, viņi taču, teiksim, jā, no lietas neglābi, finanses krīzes nerisina, bet tā tad tagad ir atrasts, ja tai skaistai sejai jābūt simetriskai, jā, līdzīgai sugas vidējam vairākumam. Tātad, jo ja atšķirās no sugas vidējā vairākuma, tad tam pārstāvim var pielikt citas sugas nosaukumu. Piemēram, tur viņa kā krokodils, vai viņš tā kā pērtiķis, vai govs, vai pūdelis. Asociācija veidot. Jā, bet, tā kā, tad, teiksim, tādu pauž, teiksim, tādu riebuma, noliegumu. Jā, tas nozīmē, pieņemsim, ja cilvēkam ir asimetriska seja, viņš izskatās nesmuks. Ja? Un atkal tas ir bioloģiskais līmenis, mūsu smadzenes, teiksim, jau atstuma partneri, varbūt viņi ļoti labs cilvēks, tur, nezinu, ļoti labs seksā, labs mājas darbos. Labi, es gatavo. Jā, bet nav seja, nav. Vai arī, piemēram, vienalga, jebkas cits ķermenis, jā, kāds tur izskatās, jā, tur, piemēram, sievietēm smilšpulksteņa ķermeņa forma, jā. Tā arī ir tā saucamā seksuāla atlase, kas ir veidojusies, jo, tā kā, pieņemsim, kāpēc pāvu mātītei patīk pāvs ar krāšņu asti, vai tur briežu mātītei tur briedis tur ar vareniem ragiem, jā, tā arī līdzīgi arī cilvēku sabiedrībā tur ir kaut kādas šīs preferences, jā. Tātad sievietē krūtis, gurni, tātad viduklim jābūt šauram, tāpēc izskatās smilšpulksteņa forma. Kāpēc kājas ir svarīgas, cik skaistas kājas ir. Jo ko tieši no kājas palīdzēs, vai ne? Jā. Un Freidam bija tāda īpatnēja teorija, kas, protams, ir pseidozinātniska, tur varbūt, jā, kāpēc vispār skatās vīrietis uz kāju, varbūt tā ir kaut kāda slēpta homoseksualitāte. bet pēc kājām arī nosaka gan tādu ģenētisko veselību, gan fizisko. Un tad nāk klāt visādi citi smaržas, piemēram. Ja? Īstenībā smaržas un kāda izskatās seja, simetriska vai nē, jā, āda, tur jābūt gludai ādai, kā zināms, bez visādām pumpām, tur pa pinnēm, tāpēc uztraucās pusauģi, ja, tur kādi ir mati, tur tādi vai citādi. Zobi, ja galvenais. Tā kā zirga. Zobi arī svarīgi.
veselīgi, lai būtu balti un visi un tā tālāk. Viss tas signalizē par labu ģenētisko un fizisko veselību, jo izvēle ir tikai tāpēc, lai būtu veselīgi, ģenētiski, fiziski veselīgi bērni. Ja? Tas ir tikai priekš pēcnācējiem. Ja? Ja tur viens savus skaistos gēnus savienos ar otru skaistajiem gēniem, būs skaisti bērni, kas atradīs skaistu partneri, radīs skaistus mazbērniņus, un šitā bioloģiskā evolūcija ir pretēja ezotēriskai. Ja? Ezotēriskā saka, ka dvēsele pārvietojās no viena fiziskā ķermeņa otrā, notiek pārdzimšanā, vecais tur ķermenis tur tā kā čaula, čūskai vecā āda paliek atmest. No bioloģiskā viedokļa gēni reinkarnējas no viena ķermeņa otrā, mēs nomirstam, mūsu gēni reinkarnējas nākamajām dzīvēm. Un tad, protams, nāk... Tas var saukt par estētiskajām īpašībām. Cik skaists, smaržīgs tas ir priekš pēcnācējiem. Ja? Kopdzīvē palīdz morālās īpašības. Ja? Tas ir, cik partners ir uzticīgs, altruistisks, empātisks, labdabīgs. Ja? Tādi tad kotējās. Ja? Savukārt, ja cilvēks ir narcistisks, egoistisks, neusticīgs, cietsirdīgs, tāds, teiksim, ļoti intraverts, kas nozīmē neatklāts, ja, tad tādi, teiksim, nekotēs. Ja? Ja mēs runājam par seju un ķermeni, tad to uzfrišina plastiskā ķirurģija. Savukārt šīs morālās īpašības tātad būt, saskaņot vairāk šīs īpašības, piemēram, attīstīt empātiju, intimitāti, tas ir atvērtību. Jā, svarīgi ir, lai pozitīvs garastāvoklis ir, tur visādi rūgumpodi tur un depresīvi arī nekotējās. Ja. Īpaši, piemēram, sievietēm trauksmainie vīrieši, visādi trauksmaini, bailīgi ar mazvērtības kompleksu. Vīriešiem varbūt te ir tāda lielāka atšķirība, bet daudziem vīriešiem patīk, ja sieviete ir mazvērtības komplekss, trauksmaini, nav obligāti jābūt pašpārliecinātai, ja, bet otrā virzienā tad ir lūk šis. Un kopā mūsu galvā lēnām izveidojas tāds partnerā ideāls. Tad ir, kas ir tāda īpašību kopums, cik tos īpašības ir, kas to zina, tādi komplekti, viņi, protams, nav bezgalīgi daudz. Un tad, var sakot, ja tam cilvēkam ir kaut kādas no šīm vēlamajām īpašībām, mums tas cilvēks liekas simpātisks. Ja? Bet, lai notiek iemīlēšanās, vajadzīga šī īpašība kaut kāda, tur kritiskā masa. Ja? Ja saskatā kaut kādu, piemēram, ka ir 5 vai 10 īpašības no tām vēlamajām, piemēram, notiek tā iemīlēšanās. Tad ārējais objekts sakrīt ar iekšējo ideālu. Ja? Bet tas nenozīmē, ka visām īpašībām jābūt. Tāpēc mēs to saucam par rozā brillēm. Ja? Mamma saka, kāpēc tu ar to muļķi veido attiecības, ja? Bet savukārt cilvēkam ir rozā brilles, un viņš redz tikai pozitīvās. Ja? Un, protams, visi psihoterapeiti zina to, ka sākumā tur viņš vai viņa ir vienīgais un svarīgākais cilvēks pasaulē, un tad pēc 4-5 gadiem, the one, jā, un tāpēc 4-5 gadiem ir lielākais ienaidnieks pasaulē, kuram pat bērnus nevar uzticēt, jā, un notiek kaušanās, fiziska varmācība, bērnu zakšana un kas tikai nē, jā, no tā, kas, jā, tātad pamazām sākot dzīvot kopā, tā tad atklājās tās īpašības, kas ar ideālu nesakrīt, bet ir, piemēram, pretējas ideālam. Ja?
Un, nu, protams, jo tādu īpašību ir vairāk, jo drīzāk tā ilgtermiņā mīlestība oksitocīna vazopresīna sistēma neaktivēsies. Ja? Un līdz ar to nu, tad, pāris aizies uz šķiršanos. Jo, kā es saku, kas notiek, lai sāktos īstermiņa mīlestība? Pietiek tikai ar estētiskajām īpašībām. Smuka seja, smukas kājas, labi dzied, forši dejo, spēlē banjo zem logā. Mēs runājam 48 stundas, gulēt negājām, ja, viss precamies. Ja? Vēlāk izrādās, ka tomēr ir greizsirdīgs, skops, alkohola problēmas, tur, nezinu, bronhiālā astma. Tur. Un zin, tikai viena dziesma, ko uz bančo uzspēlē. Jā, nē, nu, tur tās galvenās sūdzības ir tādas, ka viņš tās bančos spēlē tikai tad, kad ir tusiņš. Atnāk mājās, sēž un nerunā. Un saka, liec man mierā, es gribu atpūsties. Nu, apmēram tā. Jo, nē, nu, skaidrs, ka tas tad ļoti iracionāli izvēle, ka tur cilvēks ir kolektīva dvēsele, tur visu smīdina, jā, dzied. Nu, nebūs taču kopdzīves laikā, ka piedzimis bērns, kas tur raud pa naktīm un neļauj gulēt. Viņš tagad, Banģosim logs. Un visiem būs labi, un visi bērni pārstās raudāt un aizmigs. Bet tad sanāk šīs tevis teiktais pilnībā apgāž šo priekšstatu galvenais, ka ir jūtas, tad pārējais viss būs. Sanāk pilnīgi pretēji. Tas, ka tev ir jūtas, tas nenozīmē neko. Nu, pēc jūtām jau mēs vadamies, jā, bet jautājums, cik jūtas būs ilgas, jā, jo, kā arī es esmu teicis lekcijās, kad, piemēram, kāds cilvēks iemīlās otrā, viņš saka, es tev mīlēšu līdz visu mūžu, tur brauksim uz neapdzīvotu salu, lai būtu kopā vienmēr, jā, bet, un tad pēc 2 mēnešiem jūtas pāriet, un viņi saka, sorry, man vairs nav jūtu. Jā. Un šeit arī ne psihoterapija nekas neko nevar izdarīt. Mēs neko nevar ietekmēt, kāpēc tajos cilvēkos iemīlās un citos nē. Un kāpēc pāriet jūtas. Jā. Un tad otrai pusē ir aizvainojums, jā, kā tā, tu taču solīji man mīlēt visu mūžu. Jā. Bet jāsaprot, šeit cilvēks sola to, ko nevar izpildīt. Viņš vadās tīri pēc jūtām. Šobrīd es tevi mīlu mežonīgi. Ja? Bet parīt kaut kur pazuda. Ja? Viss tā ir smadzeņu bioloģija. Ja? Smadzenes izlēma, ka ko tur, nezinu, nepatīk, kā viņš šņauc degunu, viņam ir zaļi puņķi, tur fuj. Zemapziņa šo izlēma. Jā, un saka, nē, šito nē, tur pasties, kāda viņam ir imunitāte, ja zemapziņa saka. Jā, tā kā, principā par iemīlēšanos neko solīt nevar, jā. Ja kāds vispār, ja kaut ko vispār var secināt, tad tikai, ka, ja tam cilvēkam bieži mainās partneri, ja tas nozīmē, ka liela iespēja, ka arī šī iemīlēšanās nebūs ilga. Ja? Tā, bet citādi man ļoti patīk, un kur iemīlēties var, kā zināms, visādos varmākos, dzērājos, tur, nezinu, visādās tur liktenīgās sievietēs, femme fatāle, tur pilnīga ragana, jā. Un krieviem ir ļoti labs sakāmvārds, un latviešu valodā tas neskan, bet, krievu valodā viņš skan tā, ļubovi zlā, paļubišika zlā, jā. kā mīlestība vēršās pret tevi. Jā, un galvenais, kā, piemēram, sievietes tā saka, jā, kāpēc viņas iemīlās bīstamus vīriešus, jā, tur ir tauriņu vēderā, jā, pēc tam viņš fiziski varmācīgs paliek. Tas, kurš nav fiziski, vai viņš tāds labs, jā,
Neko nejūt pret viņu. Nu, viņš tāds labiņš ir, tāds tā kā... Latviešiem tas lādzīgs. Jā. Tāds lādzīgs, jā, nu mēs varam būt draugi. Un starp draugiem romantiskās mīlestības vairs nav. Jā, seksa nav. Starp draugiem seksa nav, tā arī tā robeža šķirtē. Jā. Un tad, protams, tas vīrieši tur kaitināja, ka šitā pasaka, jā, tu vari būt ļoti labs draugs. Es gribētu, ar tevi, tā kā mēs nepazaudējam visu mūžu. Viņš saka, figu, man to nevajag. Bet tad vai šis nav tas stāsts par strādāt ar sevi? Ja? Kad, kā tu jau teici, ka pa lielumu, mazliet tā ļoti vispārinot un pat banāli pasakot, tad, jo tu esi skaistāks, jo tu patiesībā esi vidējāks. Jo mums ir tas vidējais skaistums, un ja tu iemieso to viduvējību, tu esi pats skaistākais. Jā. Tad, ja tu gribi būt tā viduvējība... Tas ne pēc drēbēm, bet tieši pēc... jā. Tad, ja tu gribi būt tās viduvējības kaltgals, strādā ar sevi, un tev ir daudz lielāka iespēja tikt pie tās mātītes vai pie tā tēviņa. Jā. Teiksim, romantiskās attiecības, kāda nozīme ir pieredzē, jā? Skaidrs, ka tas ir ļoti sarežģīts process iemācīties izveidot labas, harmoniskas, romantiskās attiecības. Es saviem rezidentiem arī salīdzinu, kaut vai paņemsim nobraukt no kalna ar sniegadēli. Taču ir jāmācās pareizi. Tu nevar nobraukt ar pirmo reizi, ne ar otro, ne ar trešo, ja? Un tā vēl braukt pa tramplīniem pēc tam, ja? Cik ilgi ir jāmācās. Un tad cilvēki domā, ka romantiskās attiecības ir kaut kas vienkāršāks, jā, nekā nobraukt ar to sniega dēli. Un tur ir tā, ka viņi brauc ar sniega dēli, nokrīt, es nezinu, reizes 20, 30, 40, jā, nekas ceļās un trenējās tālāk. Romantiskajās attiecībās 2 neveiksmes, viss pretējais dzimums ir maitas, jā, tā kā esmu pilnīgi vīlies vai vīlusies, vairāk nē, un tam līdzīgi. Jā. Kaut kā man patika ilustrētajā zinātnē, bija tāds interesants raksts, kādreiz tur viens no pirmajām, es vēl tos rakstu esmu paglabājis, man tur katedrā stāv. Cik partneri ir jānomaina, lai varētu teikt, ka esmu tā kā pietiekoši ietrenējies. Ja? Kā jūs domājat, cik? Es nezinu, bet man uzreiz galvā stāv. Tad es pamēģināju ar 1 vai 2, kas ir cik procenti no vidēji 4 miljardiem apmēram, un es tagad izdaru secinājumus par visiem 4 miljardiem. Tad cik partners man vajag, lai es saprastu? Tur vidējais bija tāds 13, un tad ar 14, apmēram būs tāds pats kā 13. Ja? Tātad tas ir tāds pietiekoši liels daudzums, tādas daudz maz ilgtermiņa attiecības, nenozīmē vienkārši tāds tur viens nakts sakari. Ja? Un citi tur nomaina daudz vairāk, viņi tā kā nevar apstāties, varbūt nākamais būs labāks, un tad tas labāks. Un tad cik te ilgi man spriest, kad apstāties, jā? Tad vidēji, jā, tur bija tas skaitlis izskaitļots, ka 14. diez vai būs labāks, jo vismaz mēs esam sasnieguši kaut kādus griestus, jā. Nezinu, varbūt var tur fantazēt pa Angelinu Jolie vai Bredu Pittu, bet tavas īpašības tomēr nav tādā līmenī, lai tur kandidētu uz kaut ko pavisam tādu augstu, jā. Tāpēc, viegli teikt apstājies, jā, bet tur atkal iestājās tas process, ka, mēs zinām, piemēram, tādām narcistiskām personībām, jā, ka viņa partneri pēc kāda laika devalvē, un tad saka, mīle ir zudusi, jā, es apstāties nevaru, man tomēr jāmeklē nākamais. Jā. Tāpēc, tie tādi tīri teorētiski ieteikumi, ko dzīvē piepildīt nesanāks. Bet tad sanāk, no tevis teiktā, attiecības ir jāmācās, un ja tu mācies par attiecībām, tev ir daudz lielāka iespēja, ka izdosies. Jā, var sakot, tā varētu teikt, pēc iepriekšējā attiecību neveiksmēm
ir tātad jāiegūst nevis psihotrauma, bet dzīves gudrība. Jā? Jo kā mēs varam pateikt vispār, kādas tad īpašības ir, lai man apmierinātu šīs attiecības, jo viņas principā ir zemapziņā. Jā? Nu, tad tur ir pozitīvās emocijas un negatīvās emocijas. Pozitīvās emocijas būs pa tiem dzīves mirkļiem, kad partneris uzvedās tā, kā ir ierakstīts manā ideālā. Un negatīvās emocijas ir tad, kad ar to ideāli nesakrīt vai ir pilnīgi pretējs. Ja, nu, piemēram, dzirdēju, viens teica, ka mīlestībai pretēja emocija, pilnīgi pretēja vienaldzība. Es teiktu, mīlestībai pilnīgi pretēja emocija ir riebums. Ja? Riebums, piemēram, tāda veida uzvedība, vai arī izskats, vai vēl kaut kas, jā, tā kā man pilnīgi nepieņemams. Jā. Un tad pamazām laika gaitā, tātad es savācu to bildi tādu apzinātāku, jā. Teiksim, kāda veida partneri man nederēs. Un tad arī uz randiņiem iet ar tādu gudrāku skatījumu. Jā, jo sākumā jaunībā atkal uz randiņiem iet galvenā doma, vai es viņam vai viņai patikšu. Jā. Un ko man darīt, lai es patīku, un tad ir trauksme, ka tikai es nepatikšu. Jā. Un teiksim, jā, droši vien nepatikšu, jā, un tad es saku, ka nav jāvērtē sevi, vērtējums ir jāatstāja partnerim. Vienkārši jāizrani, patiksi, nepatiksi. Neko, partnerim jāizlemj. Kas ir jādara pašam? Pašam ir jāmēģina saprast, kādi tad skeleti skapī ir tam, ar ko tu esi atnācis uz randiņu. Ja? Kā uzdot tādus jautājumus, teiksim, kas tur patīk, kas nepatīk, ko viņi mājās darīs, ko nedarīs, jā, vienalga par kaut kādām problēmām, kā saprast, vai tur ir alkohola problēmas, vai nav pa daudz greizsirdīgs, vai es nezinu, tur no mammas atkarīgs, vai tur neatklāts, vai nav tur Kazanova, jā, vai Nimfete. Tad pirmajā randiņā tu uzreiz pajautā, kā iet tavai mammai, tu piedāvā iedzert vēl pēc tam, tu aiziet un pakoķetē ar citiem čaļiem un tu skaties, kā reaģē. Ja? Tad sanāk tas, ko tu saki, nevis mēs ejam tā kā ir pieņemts, ka mēs tagad mēģinam radīt to savu labāko versiju un meklēt, vai ir tās labās īpašības, bet meklējam sliktās īpašības. Ja? Jā, arī. Jā, jo tāpēc, ka tas būs tas, ko cilvēks romantiskajās attiecībās var ietekmēt, jā, kā es teicu, iemīlēšanās notiek pret tavu gribu, jā. Bet tas, ko var ietekmēt, piesardzību tādu, paga, jā, tā jau smuks un labi dzied, bet es skatos, ka lieto pa daudz alkohola, jā. Tepat randiņā jau sāk muldēt šķērsām, jā, un tam līdzīgi. Jā. Un tie ir tie sarkanie karogi. Jā, ievērot arī sarkanos karogus, jo tad nebūs tā pieķeršanās. Par ko būs lekcija un ko cilvēks iegūs no lekcijas? Man vajag to reklāmā ielikt. Ok. Man liekas, jau viss ir te varētu. Okay. Tad par ko būs to lekcija? Jā, tad lekcijā būtu par šīm mīlestības to bioloģisko daļu un, protams, par sociālo daļu. Tad es izskaidrotu to koncepciju par partnera iekšējo ideālu. Kaut gan mēs varam sadalīt arī divās daļās. Viens ir, kāds katram cilvēkam ir partnera ideāls, kas ir viņa galvā iekšējais, un kāds viņam ir priekšstats par sevi. Teiksim, mans romantiskais paštēls, piemēram, kādam man jābūt, lai iepatiktos, lai mani iemīlētos. Ja? Tur var būt lielummānijas, tur var būt mazvērtības, tur var būt cilvēks pat nezina, kādas īpašības ir svarīgas, un man tās īpašības var būt, var nebūt. Ja?
Un tad par iesaistītām emocijām, kā mēs skatāmies, kā analizēt savas emocijas, kas veidojas attiecībās ar potenciālo partneri vai pēc tam partneri, ar ko jau ir uzsākts dzīvot kopā. Ja? Tātad, jo katra emocija, tāpat kā bada sajūta, piemēram, tagad es gribu ēst, sāta sajūta, tagad stop, vairāk ēst nevajag. Tieši tāpatās, kā analizēt šīs emocijas, ko katra emocija signalizē, jo emocija ir daudz. Labi, tur kādas galvenās 12, jā. Ar ko varētu iztikt. Angļu valodā ir kādi, 3000 vārdi visādi emociju nosaukumiem. Tik daudz mēs neanalizētu. Un vidējais cilvēks parasti uzkarās pie 5. emocijas. Jā, drusciņi vairāk par 5. Un tad, ko viņa tagad saka, piemēram, man ir aizvainojums šobrīd pret partneri. Tad kā man to nolasīt, ko man ar to darīt, tagad, bēgt prom vai kaut ko mēģināt tur risināt, mainīt. Uzbrukta pārmetumiem. Mēs zinām, ka attiecībās katrs izmanto savus spēcīgākos ieročus. Par cik sievietes ir verbāli spēcīgāks, viņas biežāk zāķē nekā vīrieši. Par cik vīrieši fiziski spēcīgāki, viņi ir tie, kas ir biežāk varmācīgi, kaut gan sastopam arī sieviešu fiziskā varmācība pret vīriešiem. Ja? Bet tā statistiski, mēs runājam. Tā kā bioloģija. Gan pieredze, te spēlē lomu bērnības pieredze. Teiksim, arī kā risina konfliktus, tas, protams, ir noskatīts no vecākiem, bet tas ir kombinācija ar bioloģiju. Ja? Bet šo arī var iemācīties, es nemāku. Kaut ko var, kaut ko nevar. Jā, piemēram, psihoterapija efektivitāte, viņa nav 100%. Psihoterapija efektivitāte, piemēram, pie depresijām arī ir kaut kādi tur, atkarībā kāds pētījums, bet, piemēram, 56%, 60%, jā, viņi arī ir ierobežot, tāpat kā antidepresantiem ir ierobežota efektivitāte. Nav vispār kaut kādu ideālās metodas. Nav tā kā manifestācija, kur 100% strādā 5 dienās. Otrs jautājums, kas bija jāpētā. Ko klausītāji iegūs no šīs lekcijas? Jā, tas praktiskais, jā. Un kāds varētu būt tas klausītājs praktiskais? Jā, es ceru, ka no lekcijas varētu iegūt kaut kādu sapratni, kā, teiksim, pirmkārt analizēt šīs savas emocijas, jā, kā negatīvās emocijas izteikt neuzbrukošā veidā, lai atrisinātu konfliktus ar partneri, un arī kā pārvarēt, varbūt kaut kur, bet es nezinu, vai tik daudz laika būs, kā pārvarēt psihotraumu, kad redz, ka partneris nemīl, jā, piemēram, nesāk kauties tur pa bērnu dalīšanu, ja reāli nav kaut kāda tiešām, tā, kad ir bīstamība, bet tad ir, krimināllietai tur jābūt ierosinātāji. Bet tā, piemēram, ka, tie visi aizvainojumi, ka vairāk nemīl, tur aizgāja pie citas, jā, kā tos pārvarēt. Tad īsti pamācība mīlēšanā. Jā, stundu gara pamācība mīlēšanā. Stundu gara pamācība mīlēšanā.